Reģionālo televīzijas ziņas un raidījumi vienā kanālā visā Latvijā bez maksas. Tāds redzējums šodien izskanēja sarunā, uz kuru žurnālists bija aicinājis valsts prezidents. Tikmēr mazo televīziju vadītāji atzīst, mēs visu darām ar minimāliem līdzekļiem un dažu tūkstošu latu, ko ieguldīt iekārtās, lai sāktu raidīt ciparu režīmā, vairumam nav. Stāsta Karina Rubene. Sarunas iniciatoram Valdim Zatleram šodien jāpaspiež ļoti daudzas rokas, jo brīdis, kad viņš mēdīju pārstāvjus aicinājis uz pili, lai runātu par nākotni, vietējo un reģionālo televīziju dzīvē ir kritisks. Patiesībā budžets jau ir sastādīts, tad tās tiešām bija finanses. Turklāt mēs skaidri jau zinām, ka ar 1. jūniju jau aiziet, jau lielie kanāli ir aizgājuši šajā digitālajā apraidē. Un man nebija ko atbildēt savam skatītājam, kā tad viņi mani redzēs. Spēles noteikumi šobrīd ir tapšanas stadijā, un tie paredz, ka līdzās vairākiem nacionālajiem kanāliem bezmaksas pakā varētu būt vēl viens Vislatvijas reģionālo televīziju kanāls. Skaidrs, ka tas var notikt tikai tajā gadījumā, ja tie gan finansiālie, gan arī līdzdalības noteikumi saglabā iespēju pastāvēt šim organizācijām vietējām, ja? Un no otras puses ļauj viņam arī saglabāt zināmā mērā savu identitāti. Otrs variants ir kā līdz šim – dažas stundas diennaktī raidīt katram tikai savā reģionā. Līdz ar to arī tās izmaksas uz to 1 minūti pērkot daudz mazāk apraidi ir mazliet lielāks nekā, ja mēs tehniski sadalītu 24 stundas diennaktī. Tās cenas, ko šobrīd Latvtelekoms piedāvā, viņas jebkurā gadījumā nav pieņemamas. Nevienai reģionālajai televīzijai atsevišķi, ne visām kopā. Šīs izmaksas ir ļoti līdzvērtīgas arī tam, kā reģionāla televīzija bija jāmaksā Latvijas valsts un radiotelevīzijas centram par analogu apraidi, ar to starpību, kad viņam bija daudz mazāk pārklājums. Ir tādas televīzijas, kurām gada budžets nepārsniedz 10 000 latu. Ja? Vai katrā ziņā ir tikai ap 10 000 latu. Tad Latvtelekom pieprasītās summas šobrīd ir tūkstošos, vairākos no 2 līdz 7 000 latu mēnesi. Reģionālās televīzijas uzsver, ideja par kopēju kanālu nav slikta. Tas dotu iespēju, piemēram, tālsiniekiem uzzināt, kas jauns Jēkabpilī un otrādāk. Taču šis modelis īstenojams tikai tad, ja to finansiāli atbalsta valsts. Pirmie aprēķini un pirmie uzmetumi par nepieciešamiem līdzekļiem šodien izskanēja. Tās summas nav milzīgi lielas, jā. Tās summas ir daži 100 000. Un es domāju, ka šādā situācijā valstī ir jāatrod veids, kā vai nu daļēji, vai pusi, vai ceturdaļu, protams, jāstāsta tālāk, kāda būs šī diskusija, bet atrast līdzekļus, lai veiktu zinām valsts pasūtījumu tieši reģionāla televīzija darbībai. Noteikumus konkursam, kurā tiks izvēlēts pretendents Vislatvijas reģionālo televīziju kanāla veidošanai, padome sola izstrādāt 2 nedēļu laikā. Karina Rubene, Garškovaļevskis, Latvijas televīzija.